Tā labi. Frizūra. Viss, es vairs nevaru. Tā, fajn. Mani sauc Matīs Skarro. Esmu no Baložiem, Rīgas rajona. Motosportu sāku nodarboties no 3,5 gadu vecuma, kad man tētis uzbūvēja mazu mopēdu ar savām rokām, kurš bija dzeltenā krāsā, tā kā Suzuks, ar kuru es tagad braucu. Kur tagad es esmu šeit, 19 gadus jauns sportists. Un viens no maniem sapņiem toreiz bērnībā bija piedalīties pasaules čempionātā. Vēl atceros tagad, ka man bija kaut kādi 14 gadi. Un es skatījos visādas kasetes, kā tur pasaulē džeki gāž. Un es sapņoju, ka kādreiz arī varētu tikt tajā līmenī un piedalīties un sacensties ar visiem džekiem kopā. Viens no maniem sapņiem ir piepildījies. Esmu tajā augstākajā līmenī. Piedalos pasaules čempionātā un diezgan labi sanāk man. Un tēt otrs sapnis, ko es vēlētos piepildīt, tas ir uzvarēt pasaules čempionātu. Aizvadītā sezona bija laba, tiešām laba. Bija maz traumas, nebija nekādas nopietnās traumas, bija pāris pamežģījumi, bet tas man neiespaidoja. Diemžēl bija problēmas ar mocīti šogad tieši ar elektroniku, ka diezgan bieži man nojuka, un rezultāts nebija tāds, kāds es vēlējos sezonas beigās. Bet jāskatās pozitīvi un jāstrādā uz nākošo gadu. Šī bija labākā sezona manā karjerā, jo man bija visstabilākie rezultāti, jo katrā braucienā es biju pirmajā 15. Ja nebija nekādas kļūdas man. Un sezona beidzās oktobra sākumā, un tad man bija 3 nedēļas atpūta no mocīša un no fiziskajiem treniņiem. Tad jau sācies jauns mēnesis, novembris, un es jau pilnvērtīgi strādāju pie fiziskā kopā ar Kasparu Stupeli. Un, lai novērstu pagājušā gada kļūdas, ka sezonas sākumā es vēl nebiju īsti gatavs, tāpēc jau mēs ļoti nopietni strādājam, esam izanalizējuši pagājušā gada kļūdas. Un es ceru uz ļoti labu rezultātu nākošu gadu, un lai arī sezonas sākumā es būtu gatavs uz visiem mačiem. Rūpnīca Suzuki komanda izteica piedāvājumu, ka es varētu startēt šajā komandā, kuru es ļoti gribētu tikt uz to komandu, lai es varētu pierādīt nākošu gadu, ka es arī varu būt ļoti labs sportists. Rūpnīcas komandai ir ļoti viegli motocikli, viņi izmanto titāna skrūves. Viņiem bija tā, ka šogad pat, ka motocikli bija tik viegli uztaisīti, ka vairāk nevarēja tikt cauri tehniskajai kontrolai. Viņiem nācās likt atpakaļ svaru klāt. Ar motoru ir tā, ka tur tieši strādā Japānas rūpnīca tieši strādā uz komandu, jo es zinu, ka šogad mums bija ļoti liela problēma ar cilindriem manai angļu komandai, jo Suzuki motocikliem bija no švaka materiāla uztaisīti cilindri, kas ātri izdila un vairs negāja ļoti labi. Un mēs jau pamanījām to, ka rūpnīcas komandai ir no cita materiāla uztaisīti šie cilindri. Un tad mēs gājām lūgt palīdzību, varbūt viņi var mums izpalīdzēt, mēs nopirksim vai kaut ko tādu, lai dabūtu labāku materiālu cilindru. Tas bija no malas, ko varēja redzēt, ka motoram ir uzlabojumi. Informācija par ātrumkārbu, ka viņi ir savādāka, kas palīdz uz startiem pret kalniem vai arī no līkuma izbraucot, kur ir fiksi leciens jāizlec, ka tā ātrumkārba ir daudz labāka un palīdz uzņemt ātrumu labāk pirms leciena, vai arī startā daudz labāk var izšauties no barjeras un izcelt startiņu. Suzuki Japānas rūpnīca arī atrada, ka ir cilindra galva ir
var izveidot savādāk, ko viņi ir izdarījuši, un motocikli iet pavisam savādāk. Var pilnīgi dzirdēt no malas, ka viņi rūt savādāk, izklausās, ka ir lielāki apgriezieni, kas arī palīdz no starta, palīdz uz lecieniem, ka nav jāpārslēdz tik ātri ar ātrumiem. Un visas šīs nianses pierāda, ka šī komanda ir ļoti laba, un piemērs par Arnoldu Tonusu pagājušajā gadā. Mēs braucām apmēram vienā līmenī, cīnījāmies, un šogad viņš ir ļoti labi startējis, un katrā sacensībās viņš ir bijis pirmajā desmitniekā, un pēdējā posmā viņš izcīnīja 3. vietu kopvērtējumā. Un šeit var arī redzēt, ka tieši Suzuki rūpnīcas komanda ir ļoti laba, strādā tieši uz sportistiem. Viss personāls ir atstrādājis, kas ir jādara, viņi zina, ko darīt. Visas treniņu nometnes, viss ir atstrādāts, un viņi zina, kā sasniegt šo mērķi. Sasniegt šo mērķi mēs esam izveidojuši atbalsta programmu Kopā mēs to varam, kurā arī mēs esam izveidojuši ziedojumu tālruni 900 6684, uz kuru piezvanot jūs atbalstat mani ar 1 latu, lai sasniegtu šo mērķi. Šobrīd ļoti nopietni strādājam pie lielo atbalstītāju piesaistīšanas, lai sasniegtu savus mērķus. Milzīgs paldies katram no jums, kurš ir iesaistījies manā atbalsta programmā. Ir savākti 3000 eiro, lai īstenotu manu lielos mērķi, startēt labā komandā un uzrādīt ļoti labus rezultātus. Un jūs jau zinat, ka es strādāšu ļoti nopietni un atdošu visus savus 110%, lai īstenotu savu mērķi. Ziemassvētku dāvana. Tā ļoti laba dāvana būtu dabūt līgumu ar rūpnīcas Suzuki komandu. Cik te tie adrenalīni var filmēt?